Yo, 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 what's up? The fins up! Kranta punkts at arī klātu kartu copi varam sākt! Šitas ir kārtas numurs, jāsaka, tā vēl lūksim. Nu, tā ir satraukums. Nevar izjūt. Ladrē. O, uzreiz tiksim klāt. 10. Šajā galā mēģinās, tu saki. Maucam, 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 atkal copēt, maucam upes, ezeri un dīķi, tas tā pārī visam. Karpa, karpa, big bye, mēs uz viņa all night, boilas lido highlight, trofejs jau redz inside, Vinca krante LT, Baltijā mums nav fight, karpu copēt, tā ir mūsu dzīve, all right. Jo, 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 what's up, the fins up? Bijām uz veselu gadu pazuduši no YouTube. Esam atpakaļ, cerams, ko uz palikšanu, vismaz uz kādu laiciņu. Pastāst, Mārtiņ, kur mēs esam? Mēs esam atbraukuši uz Berga dīķi, netālu no Jelgavas. Atkal kārtējās sacensības. Skaļāk. To jau varēs dzirdēt. Sezonas atklāšanas sacensības, joprojām ar tiem pašiem draugiem no Lietuvas. Tā. Es tur karogu rādīju. Tā. Kas vēl labs? 40 stundu izaicinājums priekšā. Jā, 40. Redzēs, kā ies. Jā, sākam piekdienas vakars, tagad ir kaut kāda 8, beidzam svētdien no rīta. Vēl pagaidām, cik redzējām pirmajā stundā, neviens vismaz no kaimiņiem neko nenoķēra. Jā, tā. Baigi arī nemaz nevar redzēt. Mums Arī, te jā. traucē viena mašīna, bet nu... Viens savu busiņu nolicis priekšā. Bet nu kā ir tai? Sveiciens kaimiņiem. Blaks kaimiņu komanda sauc kā ir tai. Kaitai? Nu kaitai, ja busiņš ir priekšā. Tā. Būs jau labi. Šitas? Sektors. Jā, vispār paga. Mēs ir 10. sektorā. 10. sektorā, jā. Pirmo reizi šeit. Kaut kad sen atpakaļ es biju te blakus 11. Pirms 5 gadiem. Jā. Pagājuši gadu bijām prom otrā galā, 2. sektorā. Vēju pagaidām iet uz to galu, uz 1. sektoru, bet laiks tik augsts, ka diez vai tas vējš vai kaut ko ietekmē. Pagaid 2 piki bijuši, tā kā. Jā. Tur. Nekas nav zaudēts vēl. To varēs droši vien parādīt. Baigi lēni nofokusējās. Bet, jā, uz Roniju bija 2 pikšķi. Uz CPK pop-up. Es zinu, kurš būs pieprasītākā produkcija. Cerams. Starp citu, jā, ja gribat šitādus video vēl, tad pērciet CPK šogad. Bet tāpat arī karpkačers jāturpina. Labi, mēs jau paši tāpat ar karpkačeru noteikti, ka turpināsim visu sezonu ķert CPK, testēsim, skatīsimies vairāk visādus boils. Tad jau redzēsim, kas no tā sanāks. Pagaidām pirmais iespējas pasmaržojot boilu paku bija baigi labais. Tāds jaudīgs. Jā. Šīs ritīgi labāk. Monster krabi tādas Ritīgi jiftīgs. jaudīgs, jā. Tā, labi. Neko, skatās tālāk, kas notiks. Tad jau redzēs. Un tā mēs tās dienas te nosēdēs. Pagājuši gadu jau šajā laikā pirmā copa bija. Nā, mums vēl maz. Nē, tas vēl pirmais sektors. Vēl sakot, pirmās 20 minūtes taču bija. Es cēlu telpu. Labi, tā tu ātrāk cēli, man. Mums kaut kā šogad ar aitaku izmantot. Nu, Wow, fišmīgi. pasmaržo kāds ir. Jiftīgs. Pastīsies, pavasarī strādā smirdīgais vai ne? Viss jau saka strādā. Tur jau viss notiek, kolēģi kobro. Nu, gan jau uz tiem bērziem un... Nu, nekas.
Tas jau bērni pa stumbru bija. Nu jā. Šim jābūt. Kas tur bija? Kur tu mēr? Viņš liek prom. Jā. Op. Tā. Mārču, pasties, kas man ir šogad. Ha? Tev nesanāca. Te trūk daudz. Ko tik tajos temu nevar atrast? Labs? Tik tūp, te trūk daudz. Jā. Ideāli. Kas notiek? Vismaz vienu zivu varētu ieraudzīt. Man rāds jāsteicās pirms Opa, opa. jau 3 hektariem. Tādā kopš septembra zivu nav redzēta, kā izskatās. Ui, bļaļ! Un, bļa, paiet kaut kur jau. Jā, es jau paskatīt, cik rāds. Nu, izsaukt ir normāli. Nu, dāmas un kungi. Kai? Šeit konkurenti. Vismaz nav piemērs. Kas tad? Vismaz nav smāk. Nu, rekā, kamēr pārējais dīķis klusē, tikmēr te pirms pāris gadiem Latvijas čempions. Viss notiekās. Viens zivtiņi pēc otras. Starp citu arī uz Karp Kačers. Varbūt kaut kas lielāks. Apkipāt sapā. Cīnies, es te mēģinu kādu zivu kadrā dabūt. Citādāk te pastāv iespēja, ka var arī neredzēt. Tā vismaz mazums kaut kas sanāk. Rīt būs jāiet laivā, jā. Rīt tieši laivā. Mēs varēsim kopā iet laivā. Jūs rīt arī esat laivā? Gan, jā. Arī ziltiņa. Stundas pagājuši. Pagaidām mums ar 0, laikam vienīgā komanda esam visā dīķī, kas pagaidām ar 0, bet kā skatījāmies tabulā, tad pagājušā sezonā šajā sektorā vispār neviena komanda neko nenoķēra. Visi palika uz 0, tā ka jāturpina, jāmēģina lauzt slāsts sacensības pusē, vēl laiks ir. Kaut kas labs jāizdomā. Pirmo gandrīz diennakti pa 0, bet izdomājām jaunu viltību. Iedosim tādu sarkanu pļutku zivī. Cerams, ka viņai patiks. Kaut kā jāpiesaist šajā sektorā zivs. Citādāk nosēžot diennakti un saprotot to, ka te iepriekšējā sezonā arī nekas netika ķerts. Tā pagrūti, bet padoties nevar. Darba kārtība. Darba galds pa visu
Visu sektoru. Sveiciens ar šī gada pirmajām tādām sajūtām. Svarīgi. Laikam normāli, bet parūpījies. Karpiks. Viss tās maziņa ekrānā. Kad 6-7 kilogrami. Tur vajadzētu pasūtīt. Vai tu nepasūtīji? Maz, ka nē. Tā likās, ka sūtīja, bet laikam nē. Šitajā sektorā. Mēs ir kaut ko jaunu atklājuši. Pagaid, sanāk tas, ko mēs tikko darījām, tas cik ir laiks gan pagājis, es nezinu, bet... Līdī jāspūl. Ai, tagad es pagājis 2. un 3. pombošana, ja? 3. pombošana. Fuf! Ko tad? Vai tev vajag? Labs, vismaz kaut kāds sākums ir sezonā. Drīkst kaimiņu papilmēt? Nav, jebkur vēl. Kā, jums tāda unikāla iespēja redzēt, kā Kristaps Zuds makšķira. Lielāks pat uzik, ne? Tā izskatās. Varbūt var cerēt uz piedestālu.
Kā, māk ne tikai boksēties, bet arī makšķerēt. Visādi temu priko. Labi, davai, redzāk. Tā, skaties. Viņi var, es tā domāju, man vismaz tāda cerība bija, ka šito varētu pie kaut kā, es nezinu, kā viņš stiprinās, bet pielikt pie rotapoda. Te stāv. Te stāv. Teis krūzi. Un te normāli var ielikt telefonu, viņš filmē. Tikai to kā materiāli. Kā tu viņu pieliks? Pa šito, es nezinu, kā tas tā. Viņam tur jā, baigais umņiks. Šitā. Jā. O, labi, to es nezinu, tas priekš tevs var. Šitā. Nē, nu. O, pareizi, jā. Tā, tas ir viens. Tad ir, jā, pareizi. Eļai. Mums būs ritīgi cooking show nākamajos video ritīgi. Tāda Gordona būs. Tā ir tīrākā diršana. Tā, šit ir labs. Tikai kurš ir kurš, es nezinu. Kas ir kas? Viens no šiem man ir domāts pie gultas kājas pielikt klāt. Galdiņš vienkārši, kur telefonu nolikt pie gultas. Un man ir tāds pats malaks, ka vēl viens. Vēl līdzīgs. Tāds pats tik savādāks. Tas šķist ir tāds pats. Jā, vienkārši katrs no savu veikalu, bet identiski. Katrs no savu pārdevē, bet jā. No jā, tas ir tieši tas pats. Un vien pie statīva. Ne? Jā. Kā skaties, normāli. Es nezinu, kur, bet kur viņi varētu pielikt? Tas, ka ar štev būs jāizdomā. Te? Ne? Neiet? Neiet. Ne? Labi, tur kādreiz pavadiņš stāvēs. Ja mums kādreiz statīvs būs taisīts. Vai arī es nezinu, uz ko. Daiko ir līks izvēles. Nē, reku, reku, tev uzliek pavadiņš. Jā. Vai vienalga tur likvīdiņi, dipiņi. Normāls pa 15 centiem kādu vaina. Tā. Tagad jau tu viņu vari ņemt nos? Pagad, kā vēl ir. Tā vēl neskarēt. Steikšu morē? Mums cooking šoviem ar šito varēs griezt steiku un burgeru kotlets apkārt. Uz šitādiem griliem. Tas bija viss? Jā. Tā, mazā atskaitīt pagājusi diennakts. Pagriezies tā, lai pardaks nav fonā. Tā. Var kaut ko redzēt. Nefokusē tā, ne. Labi, tur man nāksies bildi ielikt. Pēc diennakts mēs esam 10. vietā. Nav nemaz tik slikti. 10. esam. Tad jau ir varianti. Zemāk nav kur krist. Varianti paņem šeit pielieties un braukt. Un iet atkal uz 8. sektoru. Meklēt kuili. Mežu cilku meklēt. Šitā mēs filozofējām jau pagājuši gadu, bet... Kur ir? Bet... Labā nefilozofē. Ar 2 desmitniecēm var tikt joprojām trīniekā. Tieši tāpat kā pagājuši gadu mēs rēķinājām. Tāpēc tā top 3 sacensības ir interesants, tā dinamiski noķer vienu zivtiņu un to es noķērs vienu zivtiņu. Jo viena zivtiņa arī var būt 20. Jā.
Kaut kā tā izskatās. Vakars, fins ap teltī. Labu nakti visiem. Cerams, ka no rīta redzēsimies. Nu, labrīt. Pulkstenis pēc 10:06, kas var būt labāks kā pamosties no normāla. Tikām pie otrās zivs. Mēs ar vienu piecniecīti. Vairāk kaut jā. Bišķi sejais pampus, bet tā jau ir normāli. Tā zivtiņa vienmēr ir. 7 stundas normāli izgulējāmies. Augsts gan. Saules labs par nakti bijis. Visi atkal sasāles. Cerams, vēl kaut kas būs. Trīs logos būtu vairāk, būtu labāk bija. Mārtīši ir galīgi sasāles. Un sejas sasāles. Nekas uz nākamo copu. Es ceru, ka beidzot būs normālāks grills. Ka būs atnācis. Kāpēc viņi iztraucēja vietu? Šis bija labs madinātājs pirms 6. Tik, tas jau ir pat. 8,75. Tas ir cik tas ir? 6. 6,4, jā. 6,4,7,5. Okay. Es to bildi. Jā. Ne vienkārši nofilmi. Es vienkārši paņem nofilmi. Yes. Paņem arī pēc tam tālāk, lai var izgriezt kaut kā. Noslēp. Āvi. Aižam mājās. To ievarot. Jā. Var neiemandīt. Šis jau gribēja svērt ar divām. Varbūt vairāk. Joprojām. Tā soma tāda neatlaidīga. Un šī jau smuka karpiņa, tā jau pat ir. Tad 8 taču varētu būt. Šitā bija pirmā parasti tiešām zivīm tā tendences, ka paņem uzreiz uz turieni. Tā mums arī. Šitā gāja. Jā, mums ar tur aizgāja. Arī pa kreisi. Un viņi man līdz stabiņam, līdz robežai aizskrēja.
Ļoti, jā. Es tādu bez kaut kādām traumām. Smuka tālina. Es ar savu telefonu uztaisīšu. Jā. Gatavs? Jā. Tās zviņainās retāk ņem, viņas ir mazāk, ar mazāk traumām vispār pa dzīvi. Jā. Pagaidi. Nu, es tev tur aizsūtīšu visu pēc tam. Airītais atkal bija otrādi pagājuši. Tur bija tikai zvīņai. Aiziet uz mājām. Liela skaista. Kā vēl 3 stundas palikušas. Cerams, ka sagaidīsim kādu copīti. Mums šīs reizes slepenam arī īpašā. CPK Monster Crab. Kāds zivtiņi tam var atlaist? Sagadīšanās vai ne, bet kā vakar sāku šo barot tā. Tā 2 zivs vismaz. Tie būtu. Tā būs vien arī jāturpina. Daudz leksiņu. Jā, bet tas jau beigās krās nedod šeit. Varbūt nav jēga nemaz to likvīdu ielikt kā. Tam būtu pārāk dārgs. Vēl viena. Nē, nu uz sacensībām būs kaut kāds vesels kilograms ir poilā veikāja. Jā, tais vīna. Vīna iekšā. Bail kā poilā, ne? Kā jau tādu, kur nav baigi. Kāds sēkliņš jau. Baigi mīkstā īstenībā. Tas ir tāds. Es kādu šajamās ir tā, ne tā pušķīstošā. Tev arī Puspīļīgs. Man visu garažā, tas nebija atklāts. Jā. Un
Pagājušajā gadā pavasarī izņēma ārā, vēl papirksiens smuki. Tā jā. Tā tai pašā laikā Nesacīt, mūsu megadolons kāds ir. Tā atkal citādāk, viņi atkal pilnīgi ciet. Viņi nav domāti, tad man liekas, ka viņi stāv. Tur viņa pēc. Viņi visvāji, Šitās vakali kāds, viņš ir siltākiem ūdeņiem. Arī, jā. Tas viņus par izšķīrīs. Cik ilgi viņai vajadzēs, lai viņas sāk kust. Viņas skaidās tās pušu šķīstošā, nav nejausmas, ko tas nozīmē. Kādreiz viņa varbūt izšķīst, jā. Līdz pusē nošķīst un apstāst. Paliek tāds maziņš vafterītis beigās. Tā, bišķi to likvīdiņu klāt. Viņa vēl cepa kādu, vai tie spodnīci kā tas ir. Jā, tad to tie ir noteikti būs jāpamēģina. Vai jums tie cētāji kā mākoņi arī ir? Kaut kāds ir, man ir, kas tas tāds bija? Ne, pagājušā gada armāsi, ne? Nu, tas ir jā, protams, tas dzeltenais indīgais, bet man vēl kaut kāds. Tā ir tēva. Tas un. Tikko Jā, kaut kāds stāvēja mašīnā. Un visējošākais bija Krievs. Viss ir ējoši. Nav tā, bet viss ir. universālais, kas visur strādā. Trīs pudelītes, pēdējā pudelītē kāds 5 spils ir palikuši. Pārējie visi kaut kādi zemenes, medus, ananās, kas tie vēl pa pudelēm. Nu, zemeni jau toties atkal savu vaļā labi. Nav flips. Kur tu trāpīji pa bērzu? Jā. Jā, būs ceļš. Ebol. Kā tas spoms? Nu labi, viņš gan jau kā būs traumēts, bet skaņ tāda kā nošauka kaut. Labi, ka tu Rihards nebraucā. Nē, ir gadījies tā. Spoms nav? Ir gadījies, ka... Nē, bet tas uz makšķeru parasto. Labi, būs apspēr. Johaidi. Tās nabaks. Kā tas nabaks ir nolocīts. Parād. Es teicu ciet. Var uzreiz bērt iekšā. Paņem ar izolu un aizlīd, uztais par 3-daļīgo. Nu, pļāģi. Ai kā, mīnus 15 eiro atkal. Uz pombas varētu temu iemācīties normāls taisīt. Baigiem mēsli. Visi, nu es cik ir mēģināt galīgi garām. Jāatcerās katrā 5. reizē tikai. Ja vispār aizlidoja un neataisās uzreiz, jo. Tev vietas lūst. Jā, tas viņiem, nu kā viņi nesaiet smuku kopā, vismaz, ko es esmu pasūtījis. Nav baigi daudz, es kāds nezinu. 4-5 es mēģinājis. Es, kas tikko, kas sāku spombot, es nopirku spombu. Otrais vai trešais metiens, man viņš aizgāja pie dieviem. Tad es sapratu, nē, tas ir pārāk dārgi, lai mācītos ar viņu. Tad es no Temu sasūtījos, tur veselu čūpu ar viņiem. Tad sapratu, tagad nopirku, visu, šo. Jā, nu viņiem kā, nu viņš nesaguļās tā smuku kopā. Jā. Tas atsparīts tur kaut kāds ne tāds, biškiņ šķība un... Kurķis tur brauc līdzi. Kas vispār nemarķējas, viņš laiku uz acu mēģi. Tā liek otrā krastā krūmā. Uz acu mēģi. Viņš mums tāds interesants. Divreiz gadā karpās viņš aizbrauc. Nu labi, tad jau jā. Viņš toreiz bija arī te. Viņš 9. sektorā sēdēja. Pirms viņu viens cits karpinieks sēdēja no Ogres Māris.
bija pa nakti un no rīta kaut kāds 15 kg boils salātais iekšā sektorā. Atbrauc ar šķalīs vai ģiemat kaut kādā pirmajā pusē. Viņš uzmet pāris raķets viņam kaut kā tā viņa mistiskā ēsma. Pirmā pusstunda bija, ka viņam izšāva pirmā zivs. Viņš tādā pilnā pārliecībā, ka tā viņa ēsma tik ahujēta. Mēs viņam sakam, vecīt, tev tur boilas apakšā tā, ka tu vispār vari nebarot. Nē, viņa ēsma strādā. Nu, bet dabū pārliecību, viss, ko tev vajag, viss ir kārtībā. Paravoziņu nepaspēja nofilmēt, bet nu vismaz... Ai, ja, ja. Āķis. Svaic āķi. Viņš skāp, bet nepamēr. Ir paliek. Es taču nezinu. Jā, meklē. Kā 11. arī zivtiņi. Kā? 3, 2, 1 un pirmā šī gada sacensības beigušās. Jā, finito. Ja nekas nemainās, tad laikam 9. Neko, pēc pusotras nedēļas pikaičos. А ты что ли? Ну, я так тоже слышал. Но я не смотрел еще. Я слышал так, я не знаю. Но я вижу, что ты, да, так и может быть. Ну, сейчас вот эти, ну, так и есть 30, да. Vieta, 8. sektors, 2 zīves kopā, 11 kg, 25 grami. 8. sektors un Susors Racing. Pirmais, otrs puses. Apsēties no otras puses. Paldies. Tālāk. 10. vieta. Tušči. Aizbraucat? Marek. Nu, viņam bija, ja kas, 12 kg, 2 zivis, 12 kg, 415 grami. Tālāk, 9. vieta. Fins up. 2 zivis, 13 kg, 715 grami. Trešais hod. Liels paldies, kā atbraucāt no tādas tālienes. Tā, es iedošu abas divas medaļas tev. Jā. Tā. 8. vieta, 3. sektors RC Fishing, 13 kg, 825 grami. Malači. Tā. 7. vieta, kā itāji, ar izsaukumzīmi. Tā, 18 kg, 95 grami malacis. Ļoti labi. Aizvedīs mājās kādam? Nu, kur. 2 tev iedošu. Paldies. 6. vieta. RKCOP. 22 kg, 220 grami. Pirmā diena. Es dzīves došu. Tāpēc, ka man paliek pāri. Uzdāvinās kādam mājās. 5. vieta. JK Karpers. 27 kg. 870 grami. Malači.
brīdī pamainījās pozīcijas 4. vieta ar 30 kg un 20 grami. Komanda Čiepiņas. Un arī Big Fish. Arī Big Fish lielākās zivs šodien noķerta, nevis šodien, bet šajās sacensībās 13 kg 800 grami. Tā, te, kur būs medaļas. Tak. Vērties. Un kaus. Un šīs te lietiņas ir pa Big Fish. Mēs pagājām, lai stāv tad, jā. Tālāk. 3. vieta pēdējā brīdī izrāvās Carp Guru. 30 kg 560 gramu. Apsveic. Поздравляю. И все живет очень хорошо. Так, вам будет так, 3. место. 3. vieta, re, kur būs šits kaus. Jūs varat uzreiz ņemt, ja gribat. Vai ir vai atstāt, jā. Šitas te būs. Un būs viens maiss. Un 3. vietai būs arī... Так. Jā? Tad Все, малочи. Так, Бага, медалис. Медалис, jā. Все, поздравляю еще раз. Давай, все. Tā, 2. vieta. AK Carp Masters. 34 kg 470 grami. Maliči, apsveicu, super. Tā, jūs varat pagaidām atstāt šeit, bet jums būs 2. vieta. Kaus, rekur balviņas. Būs viens maiss ar peletēm. Un 2. vietai būs galdiņš. Jā? Super. Un beidās. Tā. Tā, jūs paši. Tā. Jā? Un 1. vieta. SR Carp Team. 35 kg 450 grami. Jums attiecīgi lielākais kaus, lietas, viens maiss un krēsls. Un medaļas. Liels jums paldies. Labi, neaugstēsimies visiem. Liels paldies, ka atbraucāt. Tiekamies nākotnē. Paldies jums. Ты смело можешь сфоткаться, да. Tā. Paldies tiem, kas noskatījās līdz galam. Tiekamies pēc pāris nedēļām Lietuvā. Hello. Kāds jau tur iet? Fuck it. Labs nobeigums būs. Maucam, atkal topēt, maucam upes, ezeri un dīķi, tas tā pārī visām. Karpa, Big Bite, mēs uz viņu